Dieva Tēva un Dēla un Svēto gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlsirdība un Dieva mīlestība un Svēto gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Kristus ir patīs augšancēlīs, alleluja! Jam gūts un valdēšana visos mūžu mūžos. Šeit divu dzīsmas vārdu īvada ļaudiņa reita euharistisku svētos misas upuri. Esam sanākuši kopā svinēt Kristus augšanceļšanos svētkus. Un, lai šo svētku svinības mums būtu īpašas, mēs esam aicinoti uzmundināt sevi ikrāku nūžālu, lūdzu Dievam pīdūšanu par savam vojabam, napilnībam, trūkumiem. Tāpat arī atvērt sirdis Dieva žēlistībai, jo žēlsirdībai. Tāpēc kopīgi misas īvadā nožēlosim savus grēkus. Es atsazīstos visuvarīgajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidībām. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Tādēļ es lūdzu visu svētāko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu, lai apsažālo par mums visuvarīgais Dievs un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs aizvad mūžīgajā dzīvē. Amen.
visu varenais mūžīgais Dievs, kas šodien ar savu vienpīdzimušo dāla augšanu celšanos, uzvarot novesi mums atvieres dabasu vortus. Palīdzi mums, lai svinādami kunga augšanu celšanos noslēpumu, mēs ar viņu atjaunotu svātajā gorā un atzimtu mūžīgos dzīves gaismā. Mēs tevi lūdzam, mūsu kunga Jēzus Kristus tava dāla vārdā, kas ar tevi svāto gora vienībā dzīvo un valda Dievs visus mūžu mūžus. Lasījums no apostolu darbiem. Timā laikā Pīters sots runāt sacēdams: Jums ir zinoms, kas risinojās visā Jūdejā, socot ar Galileju pēc Joņa sludinotos kristības, kai Dievs svaidīja svātajā gorā un spēkā Jēzu no Nazaretes, kas staigoja labu darēdams un dzīdinodams visus valna apsāstos, jo Dievs bija ar jū. Un mēs esam līdzinīgi visam, ko Jīs darīja Jūdu zemē un Jeruzālemē. Jū tad nonovieja pakarot Krista kūkā. Dievs jau uzmudināja 3. dīnā ļovajam pasarodēt, tomēr nav visai tautai, bet gan Dieva izvēlētiem līdzinīkiem. Mums, kas kopā ar jū ēdēm un dzērēm, pēc jū augšām celšanos no mirūņiem. Jis mums pavēlēja sludināt tautai un līdzinot, ka jis ir Dieva īceltais tīsnesis por dzīvīm un mirušīm. Par jū līdzināja visi pravīši, ka ik viens, kas ticam, sajam jo vārdā grāku pīdūšanu. Tīri svāto rakstu vārdi. Sēdēns atvaril Gospods, radojim sanīņiem. Sēdēns atvaril Gospods, radojim sanīņiem. Slavci Gospoda ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне Израиль, Он благ, ибо вовек милость Его. Сей день сотворил Господь, радуется ныне. Камень, который отвергли строители, заделался главою угла. Это от Господа, ездина в очах наших. Сей день сотворил Господь, радуемся ныне. Чтение первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Братья, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, но закваскую порока и лукавства, не с закваскую порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Слово Божье. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
наша Христос заклан за нас, всем устанем праздновать Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Dievs kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi. Lasējums no Jēzus Kristus evangēlija, kuru uzrakstīja Svētais Joņs. Kungs Dievam. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. В первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Дорогие братья и сестры во Христе, сегодняшнее пасхальное заутреннее – это как бы публичное торжественное провозглашение той вести, что еще вчера вечером пробудило сердца верующих. Христос воскрес, возрадуемся. И сегодня перед нами предстают трое людей, трое счастливцев, ставших свидетелями воскресения – Магдалина, Петр и Иоанн. Они первыми узнали, что Бога не убить. Они первыми осознали, что поражение и даже смерть не обязательно означают, что всему конец. Они первыми наглядно убедились, что тот, кому они доверились и на кого поставили и с кем связали свою жизнь и все свое будущее, сильнее Анны и Каиафы, сильнее Синедриона, сильнее Пилата и его солдат, сильнее палачей, бичей, гвоздей и креста, и даже сильнее самой смерти и камня, приваленного к могиле. Что за счастливое откровение? Их Иисус жив. Он победоносно прошел сквозь бездну уготованных ему страданий, испытаний, унижений. Он порвал все узы, которыми его хотели попутать, даже узы смерти. Сегодня ему уже не то, что ничего не грозит. С этой чудесной ночи ему дается вся власть на небесах и на земле. Теперь он Кюриос, Господь, и отныне он будет диктовать условия. Необходимо пережить крах добра, чтобы понять радость, наполнившую сердца учеников в день воскресения Иисуса. С Ним, возвращающимся с того света, к ним возвращалось все. Вера в истину, которую Он возвещал, рвение в исполнении тех задач, которыми Он их готовил, смелость перед лицом трудностей, которые Он их многократно призывал. Мы принадлежим к числу людей, множество раз видевших поражение,
Мы тоже были бы на 7 небе, если бы удалось воскресить то, что силой или обманом у нас отобрали, над чем посмеялись, что оплевали, с чем нам велели расстаться, что умерло и было похоронено. Так давайте утешимся, потому что это возможно. Не помня себя от радости, первые свидетели воскресения – Петр, Иоанн, Магдалина, а затем и десятки других несут сегодня всем оттесненным, обманутым, напуганным, проигравшим и неуверенным в завтрашнем дне людям и народам эту счастливую пасхальную весть. Запомните навсегда, что если безоговорочно уповать на Бога, предать себя Его воле и хранить Ему верность даже в самые черные дни, то это всегда означает возрождение, вознаграждение за труд, славу и окончательную победу. Пусть даже поначалу все выглядит совсем не так. Как поручитель, подтверждающий этот воодушевляющий пасхальный манифест, перед нами стоит сегодня Иисус, с победой вернувшийся с того света. То, что выпало на Его долю, может также стать и нашим уделом, потому что Иисус воскрес не только для себя, но и для всех тех, кто идет через гонения, страдания и смерть с Ним, в Него веруя, на Него уповая и подражая Его взгляду на мир и образу действий. Полный оптимизма манифест воскресшего, возвещающий воскресение и нам, дословно и немедленно реализуется прежде всего в человеческом сердце, реализуется в религиозно-нравственной сфере. Достаточно пригласить туда воскресшего, как сразу же весь наш внутренний мир начинает сиять, как вчера наш храм от пасхальной свечи. Пусть даже до сей поры возможно, что уже много лет в сердце обитало зло и господствовала глубокая тьма. Тут, внутри нас, в мире нашего духа, и правду можно чудесным образом ожить, оставить позади могильное тление, горечь поражения, безнадежность и пустоту, а также тревогу о завтрашнем дне, которые часто наполняют душу, когда в ней умирает Бог. Дадим нашему сердцу, если еще это не сделали, эту весну, этот рассвет, это полная надежда пробуждения к новой жизни. Дадим уже сегодня. Может быть, это уже последние пасхальные торжества, когда воскресший стучит в наше сердце, даруя ему воссоединение. А тот, кто празднует Пасху, уже живет во благодати, пусть сегодня вслушается во второе литургическое чтение, в котором апостол Павел напоминает колоссянам обязательные для новой жизни правила. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Сколько часто чудо воскресения совершается в области духа. Ведь Бог дарует его щедро, даже расточительно. Настолько же и снаружи, в мире общественном и экономических перемен, в мире соперничающих между собой идеологии и большой политики. Могущество воскресшего, к сожалению, не проявляется столь же быстро, эффективно и блистательно, как там. Ведь тут действует неслыханно сильное сопротивление злой воле человека, сложность сплетения событий и махинации враждебных Евангелию сил. Но и здесь манифест воскресшего несет всем страждущим от насилия, унижаемым и гонимым надежду и предвещает победу. Гнев злых долго не продержится. Только 3 дня. Лишь столько, сколько из своих непостижимых соображений
позволил кружиться злу Бог, а затем то, что было победой, поворачивается против притеснителей. Жертвы встают из могил, если не сами, то в лице своих детей, мстителей или во все подобное фиксирующей человеческой памяти. Перечеркнутые идеи начинают новую жизнь. На остававшееся в тайне преступление проливается свет. Сколько об этом могла бы поведать нам история, даже новейшая. Наш Бог – это Бог жизни, истины, справедливости, мира и счастья. Поэтому Он никогда не оставит свой мир злу надолго. Как только пробьет назначенный час, Он возвращает мир тому, для чего мир и предназначен. Это добро. Так, как когда-то Он вернул жизнь неправедно убитому Христу. Так что надо ждать и верить. Может быть, ждать долго. Для апостола те 2 палестинские ночи, на самом деле очень короткие, в течение которых Христос был в могиле, наверняка тянулись бесконечно. Однако, в конце концов, эти ночи прошли, и забрезжил пасхальный рассвет. Пожелаем же сегодня друг другу упования и терпения в ожидании. Пожелаем себе спокойствия и уверенности в себе, присущих людям, которые знают, кому они доверились. Пожелаем себе той, берущей свое начало в Евангелии житейской мудрости, которая учит: ожидая, надо расти, и дальнейшее время ожидания превращать в дела, обогащающие нас самих, общество и весь народ. Пусть от таких мудрых дел, приближающих нас к Богу и ближнему, зазеленеют на Пасху, подобно весеннему лугу, и наши сердца, и земля. Аминь. Son
draudzes un apustulisku baznīcu. Es atzīstu Hilu kristību grēku piedošanai. Gaidu mirušu saukšanu celšanos un dzīvi noklamājam mūžībā. Lūgsim par visu svēto baznīcu, lai patiesība par Jēzus augšām celšanos dāvātu tai spēku nenogurstošu šī sludināt labo vēsti. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu sūdzības. Господа, просим о Папе Франциске, о епископе нашем Иоанне и всем духовенстве, чтобы Отец Небесный исполнил их Святого Духа. Молим Тебя, услышь, Господи. Пане, который видел живость смерть, утверdzaj свой Kościół w dziele głoszenia Twego zmartwychwstania całemu światu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Lūksimies par mūsu Tēviju, lai augšām celies Kristus svētītu mūsu zemi un tautu ar savu mieru. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu sūdzības. Господа, просим о народах, живущих во тьме неверия и греха, чтобы они познали, что Христос их свет и спасение. Молим Тебя, услышь нас, Lūksimies, lai Kristus augšām celšanās žēlastības požums pasargā visus no slimībām un bēdām un dāvā visas nepieciešamās dievišķās gudrības dāvanas. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu sūdzības. Lūksim par jaunus kristītājiem, lai viņi vienmēr būtu uzticīgi Kristum un baznīcai. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu sūdzības. Аня, который свой гроб позоставилась пустым от баш, змаруй ласки життя в веку стей радости Твоего Крólestwa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Lūksimies par mums pašiem, šeit klātesošajiem un visu mūsu draudzi, lai Kristus augšām celšanās spēks un žēlastība piepildītu mūsu sirdis ar prieku un mieru. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu sūdzības. Kungs, visvarenais Dievs, uzklausa mūsu maļalajā svātku dīnā un stiprina mūsu ceļā uz gūda pilnu augšanu celšanos caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
Lūdzities, broļi un mūsas, lai Dievs visu varīgais Tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai. Lieldiņu prīka pilnam sirdim, mēs veltiem Tev, Kungs, šo upuri, ar kuru Tu atjaunoji un dzīvinoji savu svātu baznīcu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Sateiksim Kungam mūsu divam. Tas ir labi un taisnīgi. Tīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi. Katrā laikā Tevi, Kungs, slavēt, un it sevišķi šimā dīnā teikt Tavu gūdu, kaut Kristus ir upurāts, kā ir mūsu paschā. Jo Jis ir eistais Dīva jārs, kas nese pasauļa grākus. Jis mirstot uzvarēja mūsu novi, un augšan ceļoties mums atviere ceļu uz jaunu dzīvi. Todēļ ļaudiņu priecālīgs moj un gavilēj, ticēgi visā pasaulē. Un arī dabasu spāki un eņģeļu varas dzīt Tavas gūdeibas himnu, teikdami tagad un visod. Svēts, svēts ir Kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir Tavas sūdības vilna. Tevi visu žēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu Tavu dālu mūsu Kungu. Pieņem un svietē šos dāvanas, šo svātu teiru upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svātu katolisku baznīcu. Dāvāj tai mīru, sorgoj to un vīnoja valdi par to visā pasaulē, leidz ar savu kolpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu vēskupu Joni, kā arī visam, kas apliecina eistu katolisku un apostolisku ticību. Atcerīs, Kungs, savus ļaudis. Pīmini visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dīvība zinama, par kuriem mēs Tev upurējam, un kas arī poši Tev sniedz šo slaves upuri par sevi un visam savējiem. Meklēt atpestēšanu savam dvieselem, cerībā uz globiņu un aizsardzību, ienok ar savam lūgšanam pie Tevis, mūžēgo dzīvo un patīso Dīva. Vīnoti ar visu baznīcu mēs svinam šo svātu dīnu, kurā mūsu Kungs Jēzus Kristus augšan cēlēs savā mīsā no kopa. Un reizē gudinājam Tavus svātos, vispirms gudinājot slavējumu mūžam jaunavu Mariju, Dīva mūsu Kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svātu Jēzupu, jaunavas Marijas leikavaini,
tavus svātūs apostolus un mūcekļus, Pīteru un Povolu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimanu un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Krisagonu, Joni un Povlu, Kozmu un Damjānu un visus tavus svātūs. Jūs nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums visot savu palīdzību un sargoj mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs, piemēr labvēlību no mums, taviem kolpim un no visas tavas saimešu upuru dāvanu, ko upuriem tev arī par tiem, kuriem tu esi licis atzimt no Iudiņa un Svāto gora, dāvādams jiem visu grāku atlaišanu. Vodi mūsu dīnas savā mīrā, pasargoj mūs no pazušanas un pīskaiti savu izredzētos pulkam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svietē un pieņemšu upuru dāvanu, padari to pilnīgu un sev pateikamu, lai te mums toptu par tava mīļo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un āšni. Savu cīšanu priekšvakarā Jis iema maizi savos svātajos un cīniemos rūkos un pacēlis acis uz dabasim, uz tevi Dievu savu visu vareno tāvu, tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta. Tāpat pēc vakariņa mēs iemērīšu cildenu biķeri savos svātajos un cienījamos rūkos un vēlreiz tev pasateikdams svieta un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžaigos derības āšņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Kungs, mēs tavi kolpi, kā arī tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dāla mūsu kunga svietēgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no muruņiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs sniedzam tavai gūdējumai majestātei, no tavam dāvanam teiru svātu un neaptrēpētu upuri, mūžaigos dzīves svātu maizi un mūžaigos atpestēšanas biķeri. Uzlūkot to žālsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, ka esi labprot pieņemis sava kolpa taisnīgo Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un to svātu upuri neaptrēpētu dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais prīsters Melhisedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, līdz savam svātajam eņģelim aiznes šuprus tava dabas oltara, tavas dīvišķos majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie oltara pīmsim tava dāla svātu mīsu un ašni, no dabasim saimtu ikvienu žēlistību un svietēbu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Atcerīs, kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zemi pirms mums ir aizgoši un atsadus mīrā. Kungs, mēs tevi lūdzam jums un visam, kas atsadus Kristu, ļauj īt īprīcinājuma gaismas un mīra valstībā. Arī mums, griecinīkim taviem kolpim, kas ceram uz tavu lielo žālsirdību, lai ļauds būt kopā ar taviem svātajiem apostolam un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Mateju, Barnabu, Ignātu, Aleksandru, Marcelinu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un ar visam taviem svātajiem. Mēs tevi lūdzam uzņemos jūs sadraudzībā, nevis mūsu nūpelnu, bet tava žālsirdības dēļ, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šos dāvanas tu visi atrodi, dzīvinoji, dari svātas un sniedz mums.
Caur Jēzu Kristu ar jungimā, Tev divam suvarīgajam Tāvam, svāto gora vīneibā, ir vis gulds un slave visus mūžu mūžus. Paklausot pestēto vārdiem un jo dīvišku likumu pildot, mēs ar paļāvību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tu tavs gods, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, lai debesīs, lai arī virs zemes, mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, lai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naive mūsu skardinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, dot lūdza mīru mūsu dīnos, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargoti no katras nelaimes un grākā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestētoju, kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostolim, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru, raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprināju visā kristīgu saimē savu mīru un vīneibu. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus. Lai Dieva mīrs ir ar jums visur. Dieva mīrs lai ir ar tevi. Apsveiksim viens otru, mīlējot, vēlējot mīru. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kurus Dievs ir aicinājis pie sava golda. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis,
bet saka tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Zmārtvīk stāvā, zmārtvīk stāvā, zmārtvīk stāvā, Alleluja, Alleluja, Kristus ir upurēts mūsu pestēšanai. Tāpēc svinēsim svātkus ar skaidrības un pateicības naraudzātu maizi. Alleluja! Lūksimies! Visu labais kungs mūsu Dievs, ņem savā mūžīgā godībā svātu baznīcu, lai lieldiņu noslēpumā atjaunota, te laimīgi vītu augšan ceļšanos gūdībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienīšu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parādus, kā arī mēs atlaižam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvesti mūs no ļauna. Kungs, Jēzu, tavas augšana celšanos dīnā, Alleluja! Priecājas debesi un zeme, Alleluja!
klausi mūsu lūgšanu. Mūsu sauciens lai nonāk pie tevis. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lūgsimies, kungs Jēzu Kristu gūdības karali, cīšanos pazemīgais un augšan ceļotīs varenais noves un eļnes uzvarātoji. Tu šodien augšan ceļotīs no kolpa, es izpildēju sūlējumu, ko caur pravīšiem bija devis svātajos rakstos. Todēļ visi dabas gori un visa plašo pasaule tevi ar lielu priecu pīlauc un gūdinoja. Un tavā prīškā bailēs nūdra pelnes varenība, bet mēs tavas majestātes pazemīgi kolpi, kas esam šeit pulcējušies, divbēgi svinēt tavas slavēgos augšan celšanos pīmiņu, atceramies tavu lielo mīlestību uz cilvēkiem un atliepam mūsu saviļņojumu osaras. Uzlūkoj tevi lūdzam mūsu pazemīgu kolpošanu, un līdz lai nomazgojuši savu grāku traipus, mēs mūsu lieldiņu svātkūs augšan celtūs tev un kļūtu cīnīgi sem tavus vietēgū cīšanu un augšan celšanos augļus, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus. Kungs Jēzus ir augšan cēlīs no kopā. Kungs Jēzus ir augšan cēlīs no kopā. Jēzus ir augšan cēlīs no kopā. Kas par mums bija pacelts pie Krista. Alleluja. Kungs Jēzu tavas augšan celšanos dīna, alleluja. Visu labais Dievs, tu savai tautai godus, dovai ļaudīņu prīcu,
Tevi lūdzam pareizi mums, tevi gūdinojot virs zemes, nūpelnīt svātlaimi debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. svinēts un gudinots visu svātokais sakraments. So
Kristus ir augšām cēlījis. Patiesi ir augšām cēlies. Dārgie, ar prieku un pateicību sveicu jūs visus Kristus augšām celšanos svētkos. Lai šis svētku laiks mums atgādināja par Dieva mīlestību, par dzīvības uzvaru pār novi, un viss, ko mēs piedzīvojam, lai ir piepildīts ar cerību. Jo Kristus ir uzvarējis grēku un novi, dāvājot mums mūžīgu dzīvi. Lai šis svētki iedvesmoja mūs dzīvot ar ticību, mīlestību un labestību, dalīsimies ar šo prieku un gaismu, ar apkārtējiem, stiprinot mūsu kopīnu, lai Dievs svētī jūs visus, jūsu ģimenes, šajā svētajā svētku laikā. Kristus z mārtvu встал. Правдивый повстал. Niech Pan Jezus stąpi na próg waszych domów. Niech oświetli życiową drogę. Niech świętą będą rodziny radosne pozbawione zmartwień i smutków. Wesołego Alleluja, zdrowych, spokojnych i radosnych świąt w rodzinnym gronie. Христос воскрес! Воистину воскрес! С радостью и благоговением поздравляю вас с праздником Воскресения Христова. Этот светлый день напоминает нам о победе жизни над смертью, о надежде и любви, которые дарует нам наш Спаситель. Воскресение Христова – это не только историческое событие, но источник вдохновения для каждого из нас. Желаю вам и всем вашим близким здоровья, мира и благословений. Пусть воскресший Христос всегда будет с вами. Аминь.